protams, nedomāju, ka kāds juridiski instrumenti, kā kaut ko risināt, bet izglītība un kultūra kompetenci paaugstināšana, ko man kolēģi daudz spēku un laika veltīs, man liekas, šeit būtu viena lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tālāk mans nākamais punkts būtu tāds, ka ir jāsaprot arī, kā pati reliģijas, un ko mēs uzskatām par reliģisku vai piederīgu reliģiju pasaulē, arī laika gaitā mainās. Un mēs vērojam arī šajā ziņā vairākas tādas diezgan skaidras tendences. Pirmkārt tāda, ka neredzamā reliģija tā sauktā paliek aizvien redzamāk. Neredzamā reliģija termins, ko pirms drusku vairāk kā 50 gadiem piedāvāja tāds izcils reliģijas sociologs Tomas Lukmans. Un kopš tā laika ar šo te iedzienu apzīmē visas tās parādības, kad visu to ezotērisko pasauli, varbūt okultās intereses cilvēkiem, ja alternatīvās varbūt medicīnas dažus veidus, zīlēšanu un tam līdzīgi, ja, kuru, tā teikt, īsti cilvēks parasti neidentificētu kā reliģijas, vai kā viņam ir tāds interesi, viņš varētu nedomāt, ka viņš ir reliģios cilvēks, ja, bet kur tomēr pieder jau šai te garīgo izveidu pasaulē, ja tā varētu teikt. Un ja cilvēks varbūt pirms 20 gadiem lavījās pie zīlnieces, pie sēdz durvīm par to kaunējās, ja tagad zīlniece pieņem poliklīnikā. Vai kāds cits gaišreiz, ja. Tātad mēs redzam visu to mūsu mēdījos, ja. Mēs redzam Saimā galu galā, ja, un mēs redzam Pēteru Kļavu katru mīļu nedēļu presē un tā tālāk. Ja, vai šiem cilvēkiem vajadzīga integrācija, protams, ka nē, kaut mēs būtu tā integrēti kā viņi. Bet šis ir faktors, kas ir jāņem vērā, ja mēs runājam par reliģisku ainavu, ja, ka ne viss izskatās tā pēc reliģijas, kādā celtnē pulcējās cilvēki, kas apzinās, ka viņi pieder kaut kādai reliģiskai kopienai. Un divi pēdējie punkti, drīkst ir tādi, ja. Pirmkārt, varbūt es ieteikšos arī kolēģi lauciņā šajā gadījumā, bet tās sekularizācijas 10 gadus, 70. gadi un 80. gadi pieredzināja Eiropu domāt, kā reliģija privāta lieta. Tad cilvēkam, protams, ir garantēts reliģiskas brīvības, viņš var tās praktizēt, bet reliģiskās kopienas bija salīdzinoši neaktīvas publiskajā telpā. Ja viņas izteicās par kaut kādiem sociālajiem un politiskiem jautājumiem, tad viņām uz to aizrādīja, teica, mums ir viss šķirts, ka mēs šķirt no valsts, un jūs otru paklusējat. Ja. Tad mēs pēdējos, te var strīdēties atkal un pētnieki, par to strīdās, kurā brīdī tas sākās, ja tas postsekulārais posms. Bet fakts ir tāds, ka mēs redzam visur pasaulē. Tas nav tikai Latvijas gadījums, ja, ka reliģiskās kopienas ir ļoti aktīvas. Mēs varam runāt, piemēram, par Pāvestu Francisku šajā ziņā, kā izcilu piemēru. Viņš ir Eiropas parlamentu uzrunājis, viņš runā ar migrantiem, viņš ir izteicies par klimatu pārmaiņām, viņš ļoti daudz laika velta sociālās nevienlīdzības jautājumiem. Jā, viņš šādi būtībā izsakās par visu to, kas tikā nav specifiski reliģisks. Un tā tas ir ar reliģiskiem līderiem un reliģiskām kopienām visur pasaulē praktiski. Tas, kas atšķirās, varbūt ir šis interešu fokus, par ko izsakās reliģiskās kopienas, jā, industrializētajā pasaulē vai rietumu pasaulē. Tās augtajā tās tēmas ir minētās, jā, tātad klimats, ir sociālā nevienlīdzība, drošības politika, ir arī varbūt ļoti konkrēti jautājumi par trešo valstu Āfrikā parādu norakstīšanu. Un tāds visādi liekas centrālajā un austruma Eiropā, ka, protams, ir ārproduktīva veselība, izglītība, varbūt morāls un likumīgs jautājumi, tā kā tas fokus ir savādāks, jā. Bet tās balsis skan, un tās balsis arī skanēs, un tad ir jautājums, kā tad šīs te jaunās reliģijas, varbūt pat nepierasts reliģijas, un kā tās iesaistīsies šajā dialogā. Vai tās tiks uzklausītas, vai ar tām mēģinās kaut kā sadarboties, vai tur veidosies kaut kādas, tādas viedokļu kopienas, jā, to mēs redzēsim. Un man pēdējais punkts saistās ar mazliet ar valsts un ar reliģiskās sabiedrības daļas un sekulārās sabiedrības daļas attiecībām, jo Latvijas Republika tika dibināta kā sekulāra valsts, tas ir nepārprotami. Un tā ir arī tāda bijusi visu laiku. Un tas ir raksturīgs sekulārām valstīm, tās diezgan skeptiski reizēm skatās uz cilvēka ticības dzīvi un viņa ticības praksi. Mans jautājums tad varbūt būtu, ar ko es beigšu, vai tas satraukums, kas reizēm ir par tām netradicionālām reliģijām, ir par ticības saturu, ja tas ir par ticības intensitāti? Vai tas debats ir par kaut kādu trīsvienības konceptu pie mormoniem un pie katoļiem, kas, liekas netradicionāls, ir varbūt stāsts par to, ka
tādā dominējoši sekulārā sabiedrībā ir cilvēki, kurus uztrauc tas, ka cilvēki nevien tic, bet arī praktizē savu reliģiju. Un praktizē to tā līdz pēdējai vielai, jā. Tātad ievērot katrā sīkākajā savā dzīves stila detaļā, jā, veidā, kā viņi savas izvēles veids. Jā, varbūt tas ir tas uztraucošais, jā, nevis tas, nu, kam konkrēti, jā, šī te reliģija ir pievērstusies, jā. Paldies, Visnās kundzei. Un noslēdzot šo teoloģiski, socioloģisko skatu uz reliģijas brīvības jautājumu, es došu vārdu Klāvam Zedlniekam ar nelielu ieskatu reliģijas ietekmē sabiedrības dzīvi. Jā, paldies. Vispirms es gribētu teikt, ka no antropoloģiskā viedokļa reliģijas jautājums, kā jau tika pieminēts iepriekš, nav gluži tā viennozīmīgi nošķirams no visiem pārējiem jautājumiem, par kuriem mēs runājam. Respektīvi, reliģijas nav tāda viennozīmīga reliģijas definīcija, pēc kuras mēs varētu diezgan droši pateikt, šī ir reliģija un šī nav reliģija. Šīs lietas ir reliģiskas un šīs lietas pilnīgi noteikti nav reliģiskas. Respektīvi, tās robežas ir stipri izplūdušas. Ne tikai izplūdušas tādā ideju līmenī, bet arī ļoti praktiskā ikdienišķā līmenī. Kā piemēru var minēt kaut vai to, ka mēs visi dzīvojam pēc 7 dienu kalendāra, 12 mēnešu gadā. Mēnešiem ir dažādi nosaukumi, dienām arī ir dažādi nosaukumi. Ja? Un ja mūsu dienas ir saskaitītas pēc kārtas, ja, tad angļu dienu nosaukumi ir dažādi pirmskristīgās ticības dievu vārdi, kuri katrs apzīmē kaut kādu dienu. Ja? Vai tad, kad mēs piekopjam šo 7 dienu nedēļu, mēs paužam savu reliģiozitāti vai nē? Vai tad, kad mēs ejam uz Jāņiem un lecam pāri ugunskurām, mēs piekopjam reliģiozitāti vai nepiekopjam reliģiozitāti? Tad, kad mēs lieldienās krāsojam olas un daram, ko nu mēs tur daram ar tām olām, vai tā ir reliģijas izpausme, vai tās ir vienkārši tradīcijas. Respektīvi, šīs robežas nav ļoti skaidri novelkams. Ideja par to, ka reliģija vispār ir kaut kas specifisks un atsevišķs, nav kaut kas tāds, ko jebkurā pasaules malā cilvēki atpazītu kā pašsaprotamu lietu. Un pie mums ir pieņemts tā uzskatīt, ka ir tā, ka pasaule ir sadalīta reliģijā un nereliģijā. Bet tas nav kaut kas tāds, kas pastāv visās pasaules malās. Jo, lai mēs varētu reliģiju kaut kā nošķirt no pārējās pasaules, mums vajag arī apzināties, ka tur ir kaut kas īpašs. Tādā vienkāršākā, vienā no vienkāršākajām reliģijas definīcijām reliģija ir ticība pārdabiskiem spēkiem. Un kā jūs saprotat, ticība pārdabiskiem spēkiem ir tikai tad iespējami, ja jūs šos spēkus apzīmējat kā pārdabiskus. Respektīvi, vai Dievs ir pārdabisks spēks? Kā un kuram? Ja mēs pieejam jautājumam par ticību, ka ticība ir kaut kas tāds, ko mēs ar prātu izvēlamies darīt situācijā, kur mēs ar to pašu prātu saprotam, ka varētu būt tā un varētu nebūt tā. Ja? Tad varbūt, ka mēs arī varam runāt par ticību, bet ne viss ir šādi ticams. Piemēram, tas, ka saule spīd, vai no rīta uzlec saule, vai tas, ka no rīta uzleks saule, mēs varam teikt, mēs ticam. Bet tā ticība,
kad mēs ticam, ka no rīta uzliks sauli, pavisam kaut kas cits nekā tad, kad mēs sakām, ka mēs ticam Dievam. Bet šī ticēšana jau ir arī daudz plašāk un tika jau pieminēts tikko, ka cilvēki tic un pieņem dažādas lietas, piemēram. Tie paši horoskopi, tās pašas zīlēšanas iespējas, astroloģija, ļaunās acis, sātana vara, kas tikai nav lietas, kuras viens vai otrs cilvēks tic. Manos ieskatos, lai gan tas nav balstīts socioloģiskajās aptaujās, bet es pieļauju, ka horoskops ir viena no izplatītākajām nosacīti reliģiozajām iezīmēm Latvijas sabiedrībā, kurai tā ar zināmu nosacītību tic gandrīz visi kaut kādos mirkļos un piekopi šo tradīciju gandrīz visi. Paskatās reizēm kā muļķību, reizēm kā vairāk nekā muļķību, bet šīs vai otrs, ja jūs neticat horoskopiem, enerģijai, dažādiem spēkiem, spēku laukiem, fenšui un tam līdzīgām lietām. Respektīvi, šīs visas lietas ir kaut kas tāds, kur mēs varētu ierindot lietās, kas ir zināmā mērā reliģiozi. Citās sabiedrībās, kā es teicu, šis nošķīrums nav ļoti skaidrs, ja mēs varētu vēl tā teikt. Ir, piemēram, Japāņiem nav tāda vārda oriģināli, kas apzīmētu reliģiju. Tāpat arī arābu valodā nav viegli iztulkojami viennozīmīgi vārdi, kas atbilst mūsu reliģijas izpausmē. Un tas iemesls ir tas, ka, ja mēs varam savās darbībās nošķirt to, kur mēs esam, kur mēs rīkojamies kā kristieši, piemēram, vai mormoņi, vai krišnaīti, lai nu kas mēs būtu, tad šajās sabiedrībās tas, ko tu dari, nav skaidri nošķirams no tas, ko tu domā, un tā tavu kopējā pasaules uzskata. Respektīvi, šeit mēs runājam par to, ka no tāda strikti empīriskas pieejas, ka mēs gribētu saprast, kur tā reliģija slēpjas, ir ārkārtīgi grūti saprast, kas tā reliģija tāda ir. Tāpēc es domāju, ka šeit ir vairāk runa par to, ka ir cilvēku grupas, kuri, vai arī individi, kuri kaut kādā noteiktā veidā, un tas ir arī tas, kad tas mūs varētu vairāk satraukt, ir, kad pamatojoties uz tā, kas tiek saukts par reliģiju, tiek pieprasīts kaut kāds īpaša attieksme no citiem cilvēkiem. Un šīs prasības kaut kādā veidā acīm redzami ietekmē pārējos. Jo, godīgi sakot, mums jau diezgan ir vienalga, ko mēs katrs galvā kādreiz domājam. Tas, kas mums varbūt kaut kādā veidā mazāk ir vienalga, ir tad, ja kāds cilvēks saka, zin ko, bet tev ir jāapģērbis, jo citādi tu aizskar manas reliģiskās jūtas. Jo tam pašam jautājumam mēs pieiet pavisam citādāk, ja tas cilvēks teikt, tev ir jāapģērbis, jo es jūtos neērti tavā klātbūtnē. Ir dažādi, viens un tas pats jautājums tikai pamatots citādi. Un tad, kad mēs sakam, es jūtos tavā klātbūtnē neērti, tāpēc, ka tu esi citādi apģērbies, tad mēs pieņemam, ka tas ir, var tā, ja? Un tad, kad tas tiek pamatots it kā ar reliģiskām prasībām, tad tas dīvainā kārtā mūs kaut kā tāds vairāk aizskar. Un es pieļauju, ka šeit ir runa par to,
ka vai mēs tos lēmumu pieņemam kaut kādā veidā racionāli, vai mēs esam vienkārši pieņēmuši to kaut kā no ārpuses. Un gluži noslēdzot to, ko es gribu teikt, es runājot par tradicionālajām un netradicionālajām reliģijām. Mēs parasti šādās diskusijās pieņemam, ka tradīcija ir kaut kas tāds, kas ir nenoliedzami labāks par netradīciju vai kaut ko jaunu. Bet kā mēs zinām, tā nebūtu nav. Ir ļoti daudz tradīciju, kuras ir, kā kultūras studijās tiek teikts, maladaptīvas, respektīvi tādas, kuras nevis palīdz mums izdzīvot, bet gluži otrādi kaitē mūsu dzīvē. Ja? Mēs varētu nosaukt daudz tādas tradīcijas, kuras ir tradicionāls latviešu lietas, pārdzerties uz jāņiem, ēst šausmīgi daudz treknu ēdienu, sist sievu, kad viņi nav īpaši paklausīgi, un tā tālāk. Kaut kādās, vai neļaut sievietēm balsot, piedalīties vēlēšanās, arī kādreiz tā bija tradīcija, ļoti spēcīga. Tā kā ne visas tradīcijas ir pozitīvas, un šajā kontekstā jautājums ir, ja mēs pieejam un pieņemam, ka ir tradicionālās reliģijas, kurām ir kaut kādas īpašas tiesības tikai tāpēc, ka tās ir tradicionālas, un tad ir citas reliģijas, kurām kaut kādu iemeslu dēļ tās nav tradicionālas, un tāpēc it kā ir mazāka uzticēšanās viņām, tam nav īpaši pamata. Šeit jau runa ir acīm redzama par kaut ko citu, vai tās reliģijas ir kaut kādā veidā, kā mēs tās novērtējam vispār. Tas, protams, ir ļoti, ļoti plašs un diskutabls jautājums. Tas arī būtu viss. Paldies. Zelē kungs uzzinājis noteikti daudz uz pārdomām, gatavēt jautājumus, bet mēs pāriesim varbūt uz vairāk tādu praktiskāku jautājumu daļu, juridiskie jautājumi, un es došu vārdu savai kolēģei Laurai Vapiņai pastāstīt, kāda šobrīd ir izaicinājumi pasaulē šo reliģijas brīvības jautājumā. Kādas lietas tiek skatīts un kas ir aktuālais dienas kārtībā pasaulē? Kur šī sadursme dažādo ticīgo vai dažādu uztverošo starpā ir aktualizējusies? Jā, tad būtībā tas nāks turpinājums jau tam, ko Misāns kundze teica par tām situācijām, kad cilvēka reliģijas izpausme kaut kādā veidā sāk rīvēties ar plašākas sabiedrības viedokli par to, kā būtu jādzīvo sabiedrībā. Un šajā gadījumā prezentēt es izmantošu gan Eiropas tiesu praksi, gan arī Eiropas ombudu praksi, kas nav saistoša, bet ir ar ieteikuma raksturu. Bet, principā, mērķis ir atspoguļot tos gadījumus, kur gluži praktiskas dzīves izpausmes ir nonākušas tiesību piemērotāja redzeslokā. Ja skatās, kurās jomās tas ir noticis Eiropas valstīs, tad tie būtu gan reliģiskie simboli publiskās vietās, kas ir droši vien tieši tas jautājums, kas šobrīd visvairāk skar Latviju diskusijās, darba attiecības, pieeja pakalpojumiem un izglītība. Runājot par publiskām vietām, protams, nenoliedzami tas ir šis apģērba jautājums, kas gan ir ļoti plaši tiek diskutēts, un varbūt arī Tieslietu ministrijas pārstāvi pieskarsies savā prezentācijā tam. Bet, ja mēs runājam par Eiropas valstīm un vispārēju ierobežojumu konkrēti šīm musulmaņu galvassagām, tad ir runa tikai par Franciju un Beļģiju, savukārt citās valstīs tie ir reģionāli noteiktiem rajoniem. Kā zināms, Eiropas cilvēktiesību tiesā ir bijusi lieta pret Franciju, kura ņēma vērā konkrēto Francijas sekulāro valsts uzbūvi un Francijas kultūras tradīcijas, un šajā konkrētā lietā šāds ierobežojums tika attaisnots. Reliģisko namu būvniecība ir pieminama, jo sevišķi kontekstā ar Šveices referendumu, kas bija 2000. Gadu vidū sākumā, kurā Šveices
cilvēki nobalsoja pret turpmāku minaretu būvniecību. Daži bija jau valstī, bet tas bija par turpinājumu. Un šīs lietas nonāca līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai, bet viņas netika izskatītas, pamatojoties to, ka šī interese būvēt jaunas mošejas bija abstrakta un nevarēja konstatēt šo konkrēto subjektīvo tiesību aizskārumu. Savukārt, trešais jautājums būtu par publiskām reliģiskām ceremonijām. Tas tā kā vairāk pat šeit būtu saistībā ar arī šo debatu, kas bija Latvijā diezgan nesen par tiesībām lūgties publiskās vietās, jo reliģisko organizāciju likums ir lūdz prasīt saskaņojumu, bet tas ir arī tāds jautājums, kas ir turpmāk diskutējams. Visplašāk varētu teikt, ka ir šie jautājumi skar darba attiecības. Arī jo sevišķi tieši apģērba jautājumi. Konkrēti kādi reliģiskie simboli darba formās, apģērba ierobežojumi. Prakse ir diezgan daudz. Šeit nav strīda, kad apģērba ierobežojumi ir pieļaujami situācijās, ka to prasa konkrētā darba specifika. Ja, piemēram, ir kaut kādi riski, drošības riski, tur kaut kas var aizdegties, kaut kas var ievērties kādās mehāniskās ierīcēs. Piemēram, Austrijas ombuds ir skatījis šādu lietu, kur tekstilu rūpnīcā bija liekts sievietei nikabā darboties. Un, kad ombuds jautāja paskaidrojums konkrētajai firmai, viņi arī paskaidroja, ka viņiem ir bijis iepriekš negadījums, kurā ir līdzīgos apstākļos tā noticis nelaimes gadījums. Un šajā situācijā arī tika atzīts, ka industriālā drošība var būt pamats, lai ierobežotu apģērbu. No Francijas nāk lietas, kurās ir ļoti plašs šāds apģērba ierobežojums, tieši uzsverot valsts sekulārismu, un šis sekulārisms iesniedzas arī, piemēram, bērnu dārzos. Ir Baby Lou lieta, kura paskaidroja, ka nav pieļaujami apģērbi šādās profesijās, jo pirmkārt gan bērniem ir tiesības uzaugt neitrālā vidē publiskās vietās. Savukārt nedaudz atšķirīgi ir bijis lieta Eveida pret citiem, pret Lielbritāniju, kurā skatīja British Airways stjuaršu jautājumu, kurā stjuarti bija vēlējusies nesāt acīm redzamu lielu krustu savā formā. Sākotnēji caur Anglijas tiesām šī lieta netika konstatēta viņas diskriminācija. Savukārt Eiropas cilvēktiesību tiesa skatījās, ka vienlaikus tika pieļauti nesāt šādus citus reliģiskos simbolus cilvēkiem no musulmaņiem un sikhiem, un tad nebija skaidrs, kāpēc šajā gadījumā būtu jābūt citai attieksmei. Kas šobrīd ir aktuāli, ir divas lietas konkrēti par darba devēju tiesībām ierobežot šos apģērbu noteikumus savās darba vietās. Un šīs lietas ir diezgan pārmaiņa, jo viņas iet nevis caur Eiropas cilvēktiesību tiesu, bet caur Eiropas Savienības tiesu. Viena no tām lietām ir Ašbita pret Beļģiju, kurā tiek uzdots jautājums, vai tā ir tiešā diskriminācija darba devējs savos noteikumos darba ņēmējiem aizliedz darba vietā nesāt jebkādus politiskās, filozofiskās, reliģiskās pārliecības ārējās atšķirības pazīmes. Jo šajā lietā sieviete, kura kādu laiku jau bija strādājusi, konkrētajā darbvietā vienā brīdī jūta aicinājumu nesāt galvas segu arī ikdienā. Un drīz pēc tam, kā viņa to sāka darīt, arī parādījās šie vispārējie ierobežojumi paust savu reliģisko pārliecību, savu apģērbu. Savukārt, otra lieta ir Benjui pret Franciju, kurā ir vēl specifiskāki apstākļi, kur pēc tam, kad datorfirmas klients bija sūdzējies, kad viņš nejūtas ērti saņemot pakalpojumus no
inženieris, kura ir šajā musulmaņu apģērbā, vai šāds iebildums no klienta var būt pamats darba devējam noteikt šāds apģērba ierobežojums. Un šīs lietas šobrīd ir joprojām izskatīšanas stadijā, viņas ir lūgtas pēc savas nolēmas Eiropas Savienības tiesā, un tad domājams, ka arī tas sniegs zināmas atbildes. Attiecībā uz atteikšanos veikt pienākumus reliģiska apsvēruma dēļ šeit ir diezgan klasiskas lietas no Grieķijas attiecībā uz Jehovas liecinieku tiesībām neveikt obligāto armijas dienestu. Tāpat tās ir lieta pret Turciju saistībā ar tiesnešu tiesībām nevis tiesnešu tiesībām, bet tiesnešu pienākumam nepaust savus reliģiskos uzskatus savā darbā un pa konkrēto tiesnesi, kurš no šī pamata dēļ bija atstāts no darba. Tālāk ļoti daudzas tieši šajā punktā lietas ir pretnostatī vairākas, kur ir vairākas diskriminācijas pamatus vai arī vairākas tiesību jomas. Šīs lietas jau vairāk ir aktuālas Lielbritānijai, kurā tiek atzītas viendzimuma partnerattiecību reģistrācija. Un šajās lietās ir skatīts reģistra darbinieku atteikums reģistrēt viendzimumu pārus. Un šī dēla pret Londonu, kura arī vēlāk aizgāja uz Eiropas cilvēktiesību tiesu caur veidu lietu, tika atzīts, ka tad, ja tavi darba pienākumi paredz šādas funkcijas veikt, tad tas tomēr tava reliģiskā pārliecība nevar šajā gadījumā ietekmēt darba pienākumu veikšanu. Tāpat tās vēl interesantāk ir Lee versus Ashers Baking Co. lieta, kas ir Ziemeļīrijā, kurā arī ir skatīta tieši diskriminācija, bet par situāciju, kad uz Beķerēju ieradās pāris, kas vēlējās veidot kūku, kurā būtu par atbalsts geju laulībām, un šī Beķerēja pateica, ka mēs jums kūku sagatavosim, taču mēs nevaram, mūsu reliģiskā pārliecība neļauj norādīt šādu sludinājumu uz šīs kūkas. Un jāatzīst, ka šī lieta arī tik tālu, cik viņa šobrīd ir gājusi, ir bijusi nelabvēlīga šai Beķerējai, ka tomēr šis pakalpojuma aspekts ne īsti nepieļauj. Un kā pēdējo lietu varētu pieminēt arī lietu pret Franciju, kurā bija aptiekā ar atteikšanās pārdot kontracepcijas līdzekļus, atsaucoties uz reliģijas brīvību. Un arī šajā gadījumā tomēr tika pateikts, ka darba pienākumu paredz darīt arī šādas lietas, pārdot kontracepcijas līdzekļus arī, ja tam nepiekrīt. Un arī šī lieta Eiropas Savienības tiesā negāja cauri. Cik man vēl laika? Jā, tad es došu ātrāk. Šajā gadījumā vēl ir arī rokas spiedieni, brīvdienu jautājums, ko es varētu vadīt attiecībā uz brīvdienu jautājumiem. Kopējā attieksme ir tāda, ka šīs tiesības nav absolūti tiesība prasīt brīvdienu konkrētā laikā, lai tiktu atbalstītas personas reliģiskā prakse. Un arī laika gaitā var mainīties darba pienākumu, paredzot izmaiņas sākotnējā plānā. Tomēr šādus ierobežojumus nevajadzētu noteikt, ja tie būtiski neapgrūtina darba devēju. Proti, ja ir pietiekami daudz darbinieku un konkrētajā laikā šo darbinieku var aizstāt kāds cits, un šim kādam citam nav iebildumu, tad tas arī nebūtu pamats ierobežot. Pieeja pakalpojumiem būtu saistībā ar veselības aprūpi un drošības pārbaudēm. Veselības aprūpi jo sevišķi kontekstā ar Jehovas lieciniekiem un dažādiem ierobežojumiem saistībā ar asins pārliešanu operācijās. Šeit ir gan bijusi lieta Vācijā, kur atzina, ka lai gan
tas bija pretrunā personas vēlmēm, tomēr to nevar uzskatīt par uzbrukumu, ja persona bezsamaņā ir glābta veicot šo asinu pārliešanu. Savukārt Horvātijas ombuds šajā situācijā tomēr ir aicinājis ārstus būt iejūtīgiem un mēģināt noskaidrot, vai šajā situācijā kāds cits ārsts nevar veikt šo procedūru labāk. Savukārt par drošības pārbaudēm principā visa prakse ir bijusi diezgan attaisnojoši paskot, ka gan var ierobežot kiņģauna ienešanu tiesas ēkās, gan var lūgt Marokā Francijas konsulāta sievietei noņemt galvas segu,